tur ir 16 rindas un kaut kāds metrs 50 jāņem ārā. Paceļam šo jautājumu augšā un skatāmies pēc situācijas, lai nav. Tur ir uztaisīts peldošā grīda un viņi visi ir beigti. Es uzskatu, ka šitā ir pilnīgi atsevišķs stāsts. Vajag izsaukt atbildīgo, izstāstīt situāciju. Es jau dabūju visas rasējumus. Vajag izsaukt ārā uz vietas situāciju. Es jau video uztaisīju. Šito, bet tas arī savādāk maksā. Bet piedāvāt konkrētu variantu šo pašu, lai izvēlās, mēs tikai vienkārši piedāvājam, paši izvēlās. Viss. Labi, ejam cauri, iziesim cauri telpām, apskatīsimies, kas te notiek, ko var te uzlabot vispār. Jau kaut kas gatavs vai vienā kārtā? Te ir vienā kārtā. Lakas grunts uzlikt. Tikai grunts? Tikai grunts, jā. Te vēl pulēšana un divas lakas kārtas. Mēs varam uziet augšā, tur ir telpas, kas ir sagruntētas, jā. Te arī ir tikai grunts? Te ir arī tikai grunts, tāpēc droši mēs varam kāpt virsū. Kāpt virsū, var redzēt, kad grunts uzreiz matēts, spīdīgs, matēts. Mazliet asa vēl, bet to mēs sapulēsim. Te nopulē, atstāj, un tad ir tā zeķes ķeršanās. Jā, bet pēc gada viss pāriet. Tu var redzēt. Es redzu, matēts, spīdīgs. Bet tas viss pazudīs tik līdz uzpulēs. Tur jau tikai viena kārta ir tā, jo viņš jau nekad nenoklājās. Kaut kur iesūc vairāk, mazāk. Nu jā. Normāli, tas ir normāli. Tev ir 2 pulieri. Tu esi normāli nopakots. Man ir tā, ka ja viens saplīst, tad vismaz ir otrs. Kas te ir? Kāpēc es šito uzlauzis augšā, man jautājums? Tāpēc, kad ejot jau tu jūti, ka tur ir bedra. Problēma tā, ka iepriekšējie rekli, kas ir strādājuši, jau viņi ir izslīpējuši, jo šeit ir zem 2 milimetrs. Tas vēl normāls. drusku paslīpēs un būs jau gals, jā? Jā, un te, principā, ar šītās rindas dēļ, iespējams, ka līdz šienai pat ir jāmaina vispār jaunu dēlīšu jāliek. Pēc drusku piešpaktelēt ar pafukī, lai neredz varbūt, jā? Dažas. Tur jauksies ārā vienos. Ten arī nejauksies ārā? Vēl šitā rinda arī? 16 rinda. Šī tā vieta, ko tu runā. Jā. Un šeit ir grīdas reģibs, kas jau ir savu nokalpojis, un viņš ir izšķīts, diemžēl. Nē, šeit viss ir slikti. Parādi savu domu, cik tu domā šeit izņemt ārā, vai tu domā vispār šeit visu? Pirmais, vienkāršākais, bet mazākais, ko mēs varam apmēram līdz tejienēs ar lāzeru jau mērīt. Un tad sanāk no šejienes līdz tejienēs 16 rindas ir jāizņem apmēram uz metru 50. Un te ir kaut kur līdz tejienē. Stāstam, no sākuma vispār noņemam parketu, visu no sākumā. Un tad apskatīsimies, kas tur vispār apakšā ir. Tu jau neredzi? Nē, šeit... Bet viss būs vienāds, stāsts būs vienāds. Šitas viss ir ļoti, ļoti slikti. Jā, viss ir jāņem nost, jāgruntē un pašizlīdzinošā domā. Nē, šeit ir jāliek apakaļ, kā viņš ir taisīts. Es nezinu, kas ir šitas, kaut kāds keramzīts, ne keramzīts, bet un tas reģibs ir 2 kārtās, tā kā peldošā grīda. Kad tas ir darīts jautājums īstenībā? Bet šeit jau mēs varam redzēt, ka šeit jau ir kaut kas labots. Kāpēc uz peldošās grīdas tev vajadzētu papei būt? Tas nozīmē, ka te jau ir jo parkets jau šeit ir sen vispār. Vispār jā, bet kāpēc? Šitam te vienalga nevajadzēja būt. Šitas ir sāpīgi tēma, tāpēc mēs ejam tālāk. Šeit ir jau gatavi. 3 kārtas lakas. Iznāk šeit vienīgā telpa, pilnīgi gatava. Vēl viena te mums blakām ir vēl viena, kas ir pilnībā uztaisīta. Cits stāsts. Jā, šeit jau viss ir gluds. Nekur nekas nav matēts, spīdīgs ir viendabīgi. Arī pret gaismu, ja mēs skatāmies, nav ne švīkas. Jo šeit viss ir vienmērīgs, šeit ir ļoti skaisti viss. Pusmatētā laka? Jā, 5% spīdums tikai viņai ir. Tā tu kā sev to uztaisīja, to istabu, ja tas tā kā tev, ja? Tas ir manējā. Eju to mašīnu par tais logu. Principā pa logu kāpt ārā un sēsties mašīnā un braukt prom. Baigi labi tev vieta īstenībā. Šeit ir vēl ar lielām mašīnām viss ir pabeigts, bet šeit, kā jau redzam, šeit ir švīks vēl palikušas. Tās mēs visas vēl izpulēsim un gruntēsim, lakosim. Kur ir visstrakākā, noberstākā vieta? Pati sliktākā vieta. Parādīsim to vietu. Jā. Tā ārā ir. Jā, ārā. Diezgan liels platības vispār. 400 pār kvadrātmetru.